Labdien, klātesošie un visi tie, kuri mūs skatās tiešraidē. Šodien mēs tiekamies otrajā video lekcijā, un šīs dienas tēma ir par jaunatnes organizācijām pašvaldībās. Šodien mūsu viesi ir Inese Šubēvica, biedrība Latvijas jaunatnes padome, Emīls Anškens, biedrība Ventspils jauniešu dome, un Kristaps Zaļkalns, Engures novada pašvaldība. Atgādinu, ka tiešraides laikā ir iespējams uzdot jautājumus, rakstot e-pasta adresi uz jautājumus uz e-pasta adresi tiešraide@lps.lv, un tālāk došu vārdu Inesei. Jā, paldies, Zane. Sveiki visiem, gan šeit, kas klātesošie, gan arī otrpus ekrānam. Šodien man ir tas gods parunāt mazliet vairāk par jaunatnes organizācijām. Un tā laikam ir viena no tām tēmām, par ko man ļoti patīk runāt, un jo īpaši tas ir sasaistē ar pašvaldībām. Strādājot ļoti daudz gadus gan pašvaldībās, gan organizācijās, Latvijā un arī ārpus Latvijas ir kaut kāda pieredze uzkrāta un izpratne. Un tāpēc arī šodien es varbūt ievadā mazliet vairāk par tādām vispārīgām lietām, par tādu kopbildi, kas vispār notiek Latvijā jaunatnes organizāciju un pašvaldību sadarbības kontekstā, un tad jau Emīls un Kristaps par konkrētiem pašvaldību piemēriem, gan no biedrības puses, gan arī no pašvaldības puses. Tad runājot par jaunatnes organizācijām, un mēs vispār bieži vien, kad runājam par organizācijām, mēs lietojam ļoti dažādus terminus. Un tā ir tā viena lieta, par ko ir dažādas diskusijas vienmēr, kas tad ir īsti kas. Un tāpēc tīri ievadā, es varbūt ar tādu ļoti lielu ietvaru, par ko tad mēs īsti runājam, kad mēs runājam par jaunatnes organizācijām vai par organizācijām vai par jauniešu organizācijām. Principā, neatkarīgi no tā, vai jaunieši kopā sanāk un izveido kādu biedrību, vai viņi vienkārši darbojas kā neformāla jauniešu grupa, vai viņi darbojas kādā no jauniešu centriem, man liekas, tas pats būtiskākais ir, ka tie jaunieši vispār nāk kopā. Ka viņi nāk kopā, ka viņi domā par to, ko viņi grib darīt, ka viņi īsteno savas ieceres, un tas ir pamats. Ja, protams, ja mēs attīstam jau šo grupu vai jauniešu idejas, tad kaut kādā brīdī mēs nonākam līdz kaut kādām juridiskām formām, un Latvijā tās ir biedrības un nodibinājumi, ko var kā nevalstisks sektors darboties, un tāpēc arī vai tā ir organizācija vai nevalstiska organizācija vai NVO, kā kurš lieto šo terminu, neatkarīgi no tā mēs saprotam, kad mēs runājam par biedrībām un nodibinājumiem. Tas, kas skar savukārt jaunatnes organizācijas, Latvijā ir atsevišķs saraksts tieši jaunatnes organizācijām, un es arī pavisam īsi ieskicēšu, kā tad var šai sarakstā nokļūt, un jaunatnes organizācijas, tā ir tad atkal īpašs status, tas nav īpašs juridisks status, bet tas ir vienkārši īpašs status, kad valsts ir pateikusi, ka jā, šī biedrība darbojās kā jaunatnes organizācija, bet mēs arī ikdienā mēdzam organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, saukt par jauniešu organizācijām. Viņas varbūt nav jaunatnes organizācijas sarakstā, bet tur darbojas jaunieši, tur darbojas cilvēki ar pieredzi, kas viņus var pavirzīt, atbalstīt, uzmundrināt. Un tad bieži arī šis termins jauniešu organizācija parādās ikdienā. Un to, ko es sākumā teicu, neatkarīgi no tā, kā mēs to saucam, svarīgākais ir saprast, vai mums ir kādas organizācijas, ar ko sadarboties, vai mums ir kādas organizācijas, kas mūsu pašvaldību teritorijā vispār darbojās. Runājot specifiski par jaunatnes organizācijām, šobrīd tādas jaunas organizācijas sarakstā ir reģistrētas 26 organizācijas, un šobrīd pēc esošās likumdošanas jaunatnes organizācijas var būt tikai un vienīgi biedrības. Savukārt mēs esam uzsākuši arī sarunas ar Izglītības zinātnes ministriju gaidāmo jaunas likuma grozījumu sakarā, ka tomēr ir arī nodibinājumi, kas izpilda kritērijus un varētu arī būt ierakstīti jaunas organizācijas sarakstā. Tas ir arī paredzēts NVO klasifikatorā jau, ko es arī pēc brīža ieskicēšu, kur ir jau pateikts, ka jaunatnes tā var būt gan biedrība, gan nodibinājums. Pēc cik klasifikators tapa tikai salīdzinoši nesen, tad arī tur jau ir tās jaunās vēsmas iekļautas. Bet tās galvenās lietas, lai būtu jaunatnes organizācija, viena biedrība, kas darbojās ar jauniešiem,
Principā viņiem ir daži kriteriji, kas jāievēro. Ir viens no kriterijiem tas, ka biedrības statūtos viens no mērķiem ir jābūt veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Viennozīmīgi biedrībai ir jāveic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumiem ir jāatbilst tiem uzdevumiem, kas ir nodefinēti jaunatnes likumā. Darbojoties arī komisijā par jaunatnes organizāciju ierakstīšanu, šajā jaunas organizācijas sarakstā, varu minēt to, ka ļoti bieži, tad, kad biedrības iesniedz pieteikums, lai kļūtu par jaunatnes organizāciju, mums komisijai nāks noraidīt, jo kāds no šiem pirmajiem 2 kritērijiem nav ievērots. Jo tad ļoti praktiska lieta, pirms sniegt pieteikumu, lai kļūtu par jaunatnes organizāciju, vajag vienkārši ar pirkstu iziet cauri statūtiem un paskatīties, vai iet kopā ar likumu. Tā ir ļoti tāda tehniska, administratīva lieta, uz kā pamata komisija bieži vien noraida pieteikumu. Biedrībai tas prasa mazliet vairāk laika, jo, ja ir jāmaina statūts, tas saistīts ar iesniegšanu uzņēmumu reģistrā, un tas varbūt nav viens dienas jautājums. Protams, nemazāk svarīgi ir, ka biedrībā darbojas vismaz 2/3 bērni un jaunieši, un kas arī vēl viens iemesls, dēļ kā bieži vien nāks noraidīt biedrību pieteikumu ierakstīšanai jaunatnes organizāciju sarakstā, ir tas, ka biedrības valdē ir jānodrošina jauniešu līdzdalība un kārtībai ir jābūt noteiktais statūtos. Un šī kārtība nereti nav noteikta statūtos. Viņi pasaka, jā, mums darbojas jauniešu valdē, bet statūtos tas neparādās. Interese ir, reti, kad ir kāds mēnesis, kad mēs nesaņemam komisijā nevienu pieteikumu. Un mēs arī ar vien vairāk kopā ar Izglītības zinātnes ministriju strādājam pie tā, lai vispār to jaunatnes organizācijas būtību un to statusu stiprinātu un lai viņam veidot kaut kādu pievienoto vērtību. Un tas, kas šobrīd ir ļoti tāds redzams un klasisks, valsts jaunatnes politikas programmas ietvaros, katru gadu, kad tiek piešķirt budžeti, tad ir atsevišķi projektu konkurss, kur var pieteikties tikai jaunatnes organizācijas. Un tas ir viens no tādiem faktoriem, kas arī motivē patiesībā biedrības kļūt par jaunatnes organizācijām. Vēl ir arī stāsts par organizācijām kopumā. Mēs bieži vien runājam par nacionālām jaunatnes organizācijām, kurām atkal ir mazliet savs īpašais status. Tāds pēc oficiāliem datiem šobrīd Latvijā ir 5, pēc tādiem ļoti praktiskiem ir 4. Un arī pēdējie jaunatnes likuma grozījumi nosaka, ka Nacionāla jaunatnes organizācija var būt tā jaunatnes organizācija, kurā vairs nav 500, bet 300 biedri, un tas saistīts ar demogrāfiju. Un par šo te biedru skaitu samazināšanu ir bijuši vairāk gadu garumā diskusijas jaunatnes likuma grozījuma darba grupā, un tomēr lielākā daļa noslēgumā ir piekritus, ka tas skaits ir jāsamazina, tikko septembrī grozījumi ir apstiprināti. Un vēl arī jāņem vērā ir tas, ka darba ar jaunatni ir jāveic vismaz 3 plānošanas reģionos. Šobrīd Nacionālajām jaunatnes organizācijām atkal tas lielais pluss ir tas, ka viņiem ir savs īpašs finansējums valsts budžetā. Protams, kas ir tāds ļoti simbolisks, jāsaka. Bet mēs arī šogad esam ļoti daudz strādājuši organizācijas kopā pie tā, lai vismaz tām nacionālā līmeņa jaunas organizācijām būtu lielāks atbalsts, jo tas tiešām ir darbs, kas notiek visā Latvijā, un tas prasa ļoti daudz administratīvas resursus. Ir mums pie nacionālajām jaunas organizācijām Latvijas mazpulki, Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, Latvijas jaunatnes padome, jo arī apvienības, organizāciju apvienības var būt nacionāla līmeņa organizācija, un ir biedrības Street Basket, ko ļoti daudz, kur reģionos arī sasaist ar Ghetto Games aktivitātēm. 5. es neminēšu, jo viņu darbība šobrīd pēdējos gados bija samazināta, un viņi arī paši ir piekrituši, ka viņi vairs šajā statusā neiekļaujās. Ja mēs paskatāmies no valsts politikas viedokļa, tad attīstīt nacionālās jaunatnes organizācijas, lai tā tīri skaitliski, tas nav mērķis šobrīd. Tas valsts politika jaunatnes jomā
tiek virzīti uz to, lai ar vien vairāk veidotos tieši vietēji un reģionāli mēroga organizācijas, kur jaunieši darbojās, kas ir piesaistīti tai konkrētai kopienai, kurā viņi dzīvo vai mācās. Bet, protams, paralēli apzinoties, ka ir šīs nacionālās jaunatnes organizācijas un ka viņas būs, jo to arī nosaka atsevišķa organizācija ļoti tāda specifiska darbības virzieni, tad, protams, paralēli tiek arī domāts par to, kā stiprināt nacionālās jaunatnes organizācijas. Es gribu spiest visu laiku datorā man to pārslēgšanu. Ja mēs paskatāmies, kāds tad ir tās organizācijas, vispār kā mēs viņus varam kaut kā klasificēt Latvijā, tad viens, to, ko es minēju, ir nozara klasifikators tieši biedrībām nodibinājumiem, kur mēs arī no Latvijas jaunatnes padomes puses strādājām diezgan daudz, lai pamatot to, ka jaunatnes biedrībām nodibinājumiem ir savs klasifikators nepieciešams. Šobrīd šī būtība, piederība kaut kādai vienai vai citai klasifikācijas grupai tāds ļoti lielu ietekmi uz organizāciju ikdienas darbu neatstāja. Bet, protams, kaut kāda doma ir bijusi, kāpēc šis klasifikators tiek veidots, un tā vīzija, tuvākā vai tālākā nākotnē, viens ir, protams, tas, kad šis klasifikators un piederība kaut kādai klasifikācijas grupai tiek izmantot statistikā. Un tāpēc mēs arī vienmēr aicinām organizācijas, ja ir kaut kāds iemesls uzņēmumu reģistrēt kaut kādas izmaiņas statūtos vai sniegt kaut kādas veidlaps vai vēl kaut ko, tad noteikti arī pie reizes atzīmēt šo piederību klasifikācijai, kas sācies praktiski lielākā apjomā šogad tikai, nekas nav nokavēts. Bet arī, ja mēs paskatāmies ilgtermiņā, tad ir bijuši arī sarunas par to, ka nākotnē valsts budžets vispār dažādās nozarēs varētu, lai nebūtu pārpratumi, ko tad mēs atbalstam, ko neatbalstam, ka varētu būt tieši piešķirts tieši pēc nozara klasifikātora, ka pateiks, piemēram, mēs kā vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija atbalstam, piemēram, 5. klasifikācijas grupu. Es nezinu no galas, kura, es zinu par jaunatnes biedrībām 11.1, bet tā pamatdoma ir tāda. Un tas ir tāda viena lieta, pēc kā mēs varam skatīties. Un ja mēs paskatāmies klasifikātoru kopumā, tur ir kultūras organizācijas, tur ir vides organizācijas, tur ir drošības dažādas organizācijas, invalīdu organizācijas, pensionāru organizācijas, sporta biedrības, zinātnieku biedrības un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti daudz, 11 klasifikātori ir, kāds tās organizācijas mums ir. Kāpēc es šo stāstu? Jo tā ir arī viena no lietām, ko pašvaldības nereti nepaskatās plašāk, kad viņi pastāst, mums nav jauniešu organizācija, tātad mums nav ar ko sadarboties. Bet ir pašvaldībās ļoti daudz organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem. Varbūt tā ir invalīda organizācija, kur ir arī jaunieši invalīdi. Vai tā varbūt ir kāda aktīva sporta biedrība, kur arī jaunieši nāk. Vai tā varbūt ir vidas aizsardzības organizācijas kaut kāda nodaļa aktīva, kur arī ir jaunieši. Un tā ir tā viena lieta, ka noteikti mēs aicinām pašvaldības domājot par sadarbību ar nevalstisko sektoru, skatīties plašāk un nefokusēties tikai uz jaunatnes organizācijām, bet vispār uz organizācijām, kas darbojas pašvaldībām. Ja mēs paskatāmies organizācijas pēc tādas darbības mēroga, protams, arī jaunieši Latvijā darbojās atsevišķās tādās izteiktās kopienu organizācijās. Kopienu organizācijas ar to saprotot, kad ir viens pagasts vai viens mikrorajons pilsētā, kurā viņi darbojās un viņi neiet plašāk nekur, ka viņiem tas ir tas specifiskais. Protams, ir tādas organizācijas, kas visas pašvaldības teritorijā darbojās, ir organizācijas, kas reģionālā, nacionālā mērogā darbojas, virkne organizācijas starptautiski darbojās, un starptautiskā darbība organizācijām kļūst arvien populārāka. Nu, un arī, protams, ir atsevišķi starptautiska organizācija nodeļas, kas Latvijā darbojās. Tas ļoti izteikti ir uz studentu organizācijām, kad augstskolās ir kaut kāda starptautiska organizācija studentu organizācija, tādas tā kā sadaļas, vienības nodaļas. Tagad tie darbības mērogi arī var būt atšķirīgi, arī darbības ilgums var būt atšķirīgs, un klasiski tiek pieņems, ka ja līdz 3 gadiem tā organizācija, ka viņa ir tāda jauna organizācija, ka tie pirmie 3 gadi tiek atzīti par to laiku, kad organizācija vai nu pierāda sevi un iet uz priekšu, vai nu viņa dabīgā ceļā nomirst.
Vidēji organizācijas tieši, kurus jaunieši veido, viņas mirst vidēji pēc 2 gadiem. Tā. Ja viņi tiek pāri un tiešām redz, kad viņi grib strādāt, tad viņi arī turpina strādāt. Kāpēc tas ilgums ir varbūt būtisks? Bieži vien pašvaldības pirms izvēlās, ar ko sadarboties, protams, viņas grib zināt, kas tās organizācijas tādas ir, ko viņas dara, kāda ir viņa ilgtermiņa mērķi, un šī uzticēšanās vienam pret otru ir tas, kas ir jāveido ilgtermiņā, un, protams, jo organizācija ilgāk darbojas, jo viņai ir lielāka kaut kāda pieredze, viņai ir vairāk sadarbības piemēri, tad, protams, to uzticēšanos arī vieglāk ir iegūt. Jo nevienmēr būs situācija, ka jūs pašvaldībā darbosies organizācija, kas ir dzimusi un augusi tieši jūsu pašvaldībā. Tikpat labi cilvēki varbūt darba dēļ vai ģimenes apstākļu dēļ vai studiju dēļ pēc kaut kādiem gadiem var pārcelties uz jūsu pašvaldību un turpināt savas organizācijas darbības attīstību. Arī viņi, protams, ir izskatām kā sadarbības partneri pašvaldībās. Un, protams, arī jāskatās, kā tad ir tās mērķi grupas organizācijām tīri no tādas darbības organizāciju, darbības un vispār jaunatnes darba dalījuma, tad tās organizācijas var būt tāds, ka viņi strādā ar visu kopumu. Ir tā saucamās ģenerika organizācijas, un tas ir ļoti izteikti tādām kopienas organizācijām, kad jaunieši viņi organizē sporta svētkus, viņi organizē miķeļdienas, lieldienas un vēl visāds citāds pasākums visām sabiedrības grupām, ja, ka viņi nestrādā tikai uz jauniešiem. Protams, arī ir organizācijas, kas ir pēc kaut kādām pazīmēm definētas šīs targeted organizācijas, un tas varētu būt šīs jaunatnes organizācijas kā piemērs. Ja, ka mēs nodefinējam, mēs esam jaunatnes organizācija, mēs gan jaunieši vadam viņu, gan uz jauniešiem strādājam. Atkal tas nenozīmē, ka organizācijas darbības kaut kādas aktivitātes nevar būt vērsts uz citām mērķu grupām, un kas klasiski ir vecāki, pedagogi, kas ir cieši saistīti ar jauniešu attīstību un jauniešu vispār kaut kādu ikdienu. Arvien populārāks kļūst šie starppauģu pasākumi, kad jaunieši organizē kaut ko priekš senioriem. Bet jebkurā gadījumā tā ir tā ļoti mērķēta grupa, ar ko strādā šī organizācija. Un tā trešā grupa, kas mums Latvijā ir ļoti maz attīstīta, ir tā saucamā indikatīva organizācija, jeb organizācija, kas strādā ar ļoti specifiski nodefinētu mērķu grupu, kurai jau ir kaut kādas problēmas, atkarības vai kura ir kaut kādas īpaši izceļamas pazīmes, kāpēc viņi tieši strādā. Ja, mums, teiksim, tāds klasiskāk uztverams ir organizācijas, kur, teiksim, darbojas jaunieši ar invaliditāti, vai organizācijas, kas darbojās ar narkotika atkarīgiem jauniešiem. Eiropā šobrīd ļoti liels trends ir strādāt ar organizācijām un vispār ar jauniešiem, kuri ir jau pakļauti radikalizācijai, kur domā ļoti labēji vai ļoti radikāli un vardarbīgi. Mums, paldies Dievam, Latvijā tas nav tik ļoti izteikts, bet arī tas var būt, un es arī noteikti redzu no jaunas darba kopuma, kad vispār šīs indikatīva darbības jaunatnes darbā mums arvien vairāk attīstīsies. Jo, protams, šobrīd tā situācija ir Latvijā tāda, kad mēs strādājam ar tiem jauniešiem, kas ir aktīvāki, kas ir vieglāk sasniedzami, kas ir skolu jaunatne. Ļoti labs piemērs, kas pašvaldībām ir licis padomāt par to, kādi jaunieši vispār dzīvo viņu pašvaldībās, ir šis projekts Proti un dari, kur pašvaldības tās, kas ir piekrituši līdzdarboties projektā, mēģina identificēt šos savus īpašos jauniešus, un Latvijas kontekstā tā varētu būt viena no tādām specifiskām darbības jomām. Bet lielākoties tomēr, kad ir šīs darbības tādas vispārīgas un organizācijas, kas specifiski attīst savu darbību kaut kādas ļoti šaurā lokā, ir ļoti maz.
Un tad, kad ir kaut kādas darbības, tad, mums ir pēdējos gados aktuālie jautājumi par bēgļiem, tad mēs zinām, ir patvērums drošā māja, kur strādā ar jauniešiem arī šo specifisko mērķu grupu, bet tā, ka, teiksim, mums ir organizācija, kas strādā ar veselības jautājumiem, tieši seksuālās un reproduktīvas veselības jautājumiem, papart ziedus, mēs zinām, viņi ir tie, kas specifiski tajā iet iekšā, bet noteikti ar laiku arī tādas specifiskās organizācijas arvien vairāk attīstīsies. Un tās jauniešu organizācijas, kad saka pēdiņās jauniešu organizācijas, atsaucoties to, ko es sākumā teicu, tās visas organizācijas, kas darbojas kaut kādā noteiktā pašvaldības teritorijā, viņas tiešām var būt šīs kopienas organizācijas, jaunatnes organizācijas pēc definīcijas un nacionāla organizācija vienības. Un tieši šādā secībā arī pēc statistikas Latvijā organizācijas darbojās, ka lielākoties mums ir tās organizācijas, kas darbojās kaut kādā pašvaldības teritorijā, kur mēs pēc brīža arī dzirdēsim vienu interesantu piemēru. Vai mums Latvijā pašvaldībās vispār ir jauniešu organizācijas vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem? Es papētīju šī gada sākumā pašvaldības sniegtos datus Izglītības zinātnes ministrijai, kur bija arī jautājums, kādas organizācijas darbojas jūsu pašvaldībās. Un ir virkni pašvaldības, kur ne tikai nav neviena organizācija, vispār kā biedrība, viņi vienkārši nezin, ka viņas tur ir. Jo tas, kas sarakstā šeit ir minēts, tās ir pašvaldības, kas ir norādījuši, ka viņiem nav vispār nekādas nevalstiskās organizācijas pašvaldībām, un kur pilnīgi skaidrs zināms, ka viņas tur ir. Viena vai cita veida, bet ir, vai tā ir mazpulku vienība, vai skautu vienība, vai tā ir kāda kopienas organizācija, vai pensionāra organizācija, viņas tur ir. Un tas tikai parāda uz to, ka ne tikai organizācijām ir jāmācās sadarboties ar pašvaldībām, bet arī pašvaldībām ir ļoti būtiski mācīties sadarboties ar organizācijām un sākt ar to, ka vispār ieraudzīt viņas. Es skatos šeit no klātesošajiem, jums visiem pašvaldībās ir organizācijas un jums ar katram savu pieredzi sadarbībā ar viņiem. Noteikti arī, kad jūs nākat kopā, izmantojiet tos gadījumus, kad stāstiet saviem kolēģiem par to, kad arī sporta biedrība ir biedrība, ar ko var sadarboties kaut kādos jautājumos, ka tas ir resurs, kas jums pašvaldībā ir, vai mazpulks kaut kādā skolā, pagastā. Tā kā tā ir tā lieta noteikti, ko pašvaldībām ir vērts padomāt, tie resursi ir, un arī, ja viņi varbūt nav uz vietas, tad ir organizācijas, kas strādā ne tikai tajā geogrāfiskajā vietā, kur viņi pamatā juridiski ir reģistrēti, bet viņi arī strādā citās pašvaldībās. Par tādu piemēru mums arī Engurgas pašvaldības pārstāvs šodien pastāstīs, kad organizācija, ar ko viņi sadarbojas, viņi nav Engurgas novada organizācija. Tā kā ir jāsās mazliet plašāk, jo tos resursus var atrast un var ieraudzīt viņus, un es arī šeit esmu izlikusi, jo man bieži jautā, kā tad mēs varam deleģēt uzdevumus jaunatnes jomā pašvaldībās, speciāli ielikusi, ir likums, kurš atļauj pašvaldībām to darīt, ir likums cits, kurš arī pasaka, ka pašvaldības var atbalstīt dažādā veidā jauniešu iniciatīvas, ne tikai deleģēt uzdevumus, un tie ir tie rīki, kas pašvaldībām ir jāzina un jāizmanto. Protams, ir jautājums, vai pašvaldības vēlas sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, un vai viņas vēlās, un kas ir tas mērķis. Jo arī piemēri, ko mēs šodien dzirdēsim, ir ļoti atšķirīgi, ir pilnīgi atšķirīgi mērķi, un tas nav obligāti, kad ir jāatrod nevalstiskā organizācija un jādeleģē visu darbu ar jaunatni konkrētai organizācijai. Ir ļoti daudz lietas, kuros var sadarboties bez deleģējumiem. Un tas, man liekas, ir tas spēks, jo īpaši tajās pašvaldībās tam būtu jābūt būtiski, kur nav organizācijas, kas ir mazākais, kur nav pat atbildīgie cilvēki par jaunatnes lietām. Un arī tādas pašvaldības, diemžēl, mums joprojām Latvijā ir, un mēs priecājamies par katru jaunu pašvaldību, kas ir uzsākusi tikko vispār kaut kādas virzības jaunatnes darba attīstības jomā. Mums tikko pagājušā nedēļa bija ar Izglītības zinātnes ministriju un pašvaldības savienību kopīgs seminārs tieši jauniem jaunas lietas speciālistiem, kur arī bija konkrēti piemēri, kad dalībnieki saka, es vispār pašvaldībā strādāju citā amatā, bet visi runā par jaunatnes lietām, laikam man tas būs jādara. Un tas cilvēks atbrauc un viņš mēģina saprast, kas ir tas, ko viņš var darīt.
līmeņu. Protams, atsevišķi cilvēku uzreiz pieņemt un vēl jaunas lietas speciāls un jaunas darbiniekus 3 un vēl tur jauniešu centru un vēl nezinu ko. Loģiski tas nav reāli, jo īpaši mazajām pašvaldībām uzreiz un uz sitienu, bet solīt pa solītim var sākt ar kaut ko. Un tāpēc man laikam ir, jo īpaši mīļš Ēngurgas pašvaldības piemērs, par ko Kristaps stāstīs, jo viņi tieši tā arī sāk solīt pa solītim, un jau tā attīstība ir, man liekas, 2 gadi vēl apkārt nav, vai ne? Pavisam īsā laikā ir redzama attīstība, un viņi jau ir gatavi iet tālāk. Tā kā noteiktās pašvaldības, kurām tās lietas varbūt nav attīstītas, jo īpaši ir jāpaskatās apkārt uz tiem resursiem, kas ir. Kādi ir tie galvenie šķēršļi, ko parasti min, kāpēc tad mēs nesadarbojamies ar organizācijām, kāpēc mēs nedeleģējam kaut kādus uzdevumus, ar kurām mēs paši netiekam galā? Pirmām kārtām tas, ka pašvaldībām nav pieredze ar deleģējumu līgumiem, ļoti daudzām, tā nav tāda ikdienas prakse. Protams, mēs būsim reāli, jaunatnes joma nav pašvaldībās prioritāte. Un tas arī ir viens no šķēršļiem, protams, ir pašvaldības, kur ir ļoti atsaucīga pašvaldība vadība, un kuri saprot, ka viņi negrib par to domāt, un viņi gatavi sadarboties ar organizācijām, un nāciet, palīdziet, virziet, dariet, bet kopumā, protams, tas ir tāds būtisks šķērslis. Lielākoties pašvaldības saka, ka mēs investējam jauniešos ļoti daudz, un tur viņi pieskaita vispārējo izglītību, tur viņi pieskaita interešu izglītību, kas pakārtojas vispār citam izglītības likumam, un nav jaunatnes jomas sfēra, un ja mēs atveram jaunatnes likumu, kas ir specifiski neformālā izglītība, tad daudz pašvaldības pat nespēja vispār atbildēt uz jautājumu, vai mēs piešķiram budžetu, vai mums ir atbildīgie cilvēki, kādu vispār pasākumu plānojās. Tā kā tas arī tāds viens no šķēršļiem, ar ko arī organizācijām ir jātiek galā, tad, kad viņas vēlas sadarboties ar kādām pašvaldībām. Jo tas, ko mēs arī redzam nevalstiskajā sektorā, jaunieši dodas uz kādām apmācībām, ko organizē viena vai cita institūcija, viena vai cita organizācija. Viņi nedarbojās nekādās organizācijās, viņi pat nav skolu pašpārvaldēs, bet viņi smeļās dažādas iedvesmas un idejas apmācībās, un tad viņi brauc atpakaļ uz pašvaldību, saka, es arī gribu kaut ko šeit darīt. Un tas jaunietis atdurās pret aizvērtām durvīm, jo nevienam tas neinteresē, nevienam nav laika ar viņu runāties, nav vispār par to nevienam interesi domāt. Un tur ir šo organizāciju spēks atkal, kad jaunietis var griezties pie vienas vai citas organizācijas. Protams, tas nenozīmē uzreiz, kad organizācijas no Ventspils skries uz kādu Latgales pašvaldību un jā, mēs jums visi palīdzēsim, visi izdarīsim, bet pakonsultēt, atbalstīt, uzmundrināt, kas arī ir ļoti būtisks lietas, tas ir tas, ko organizācijās var saņemt. Un ne tikai jaunieši, tieši arī no otras puses pašvaldības. Arī pašvaldības ļoti bieži griež pie mums Latvijas jaunatnes padomē un konsultējas par dažādiem jautājumiem. Tā kā tas ir tāds resurs atkal, ko var izmantot, ņemot vērā tos esošos šķēršļus. Tas, kas ir minēts, ka nav ko deleģēt, tas ir stāsts par to, ko es jau minēju, ka pašvaldības īsti negrib domāt par kaut kādām lietām, kas ir ārpus komforta zonas, un tā ir realitāte. Nav kam deleģēt, tas ir tas stāsts, ko es minēju, kad ir jāapstās mazliet plašāk, ka nav jāieciklēs tikai uz tām lietām, kas notiek savā pašvaldībā. Protams, klasiskais neusticēšanās jauniešiem apstākļus, jo tu esi jauns pēc gadiem vai pēc izskata, tad automātiski pieaugušiem cilvēkiem, kad tu sāc kaut ko runāt, viņiem ir tas neusticēšanās ļoti lielais slieksnis, kas jāpārkāpj. Un jauniešiem ir nepieciešams investēt tajā, lai šis uzticēšanās līmenis pieaugtu ar katru dienu, mēnesi, gadu. Un tas nav vienas dienas jautājums, viennozīmīgs. Un tas ir savukārt ļoti bieži no jauniešu puses, kad es vienmēr saku, jauniešiem nepatīk ilgtermiņa laulības. Viņiem patīk ļoti īstermiņa attiecības. Un ja viņi pēc kaut kāda neilga laika neredz progresu sadarbībā ar pašvaldībām, viņiem motivācija zūd un viņi savus iniciatīvas vairs nevirza. Tas ir arī tas, ko es minēju līdz šiem 2 gadiem. Tās organizācijas tad pierāda, vai viņi var tikt pāri kaut kādām lietām un iet uz priekšu, vai viņas atmet roku visam un iet uz priekšu. Protams, vietējās pašvaldībās, kas nav mazsvarīgi un kas ir ļoti skaidri identificēts šķērslis, ir personiskas antipātijas.
Ja, tie, kas nāk īpaši no mazām pašvaldībām, ļoti labi zina, ka visi citi par jums zina vairāk, kā jūs paši par sevi. Ja. Cilvēki pašvaldībās viņi runā to, ko viņi grib, nevis tā kā ir. Un ir pietiekami daudz piemēru arī, ka šīs personiskās antipācijas ir tas, kas liedz attīstīt sadarbības starp organizācijām pašvaldību, un līdz ar to pašvaldības pašas sev tā kā atņem to iespēju attīstīt darbu ar jaunatni savā pašvaldībā. Un tad viens no tādiem ļoti klasiskajiem, jo īpaši protu un darba projektu kontekstā es esmu ļoti daudz dzirdējusi, bet kas man diemžēl izsauc smaidu vienmēr sejā, ko pašvaldības bieži saka, mums nav jauniešu, mums pašvaldībā nav jauniešu. Ja. Bet arī tad, ja pašvaldība ir neliela, arī tad, ja lielākā daļa šo jauniešu ir izbraukuši uz citām pilsētām studēt, vai viņi ir izbraukuši kaut kur mācīties vai strādāt citur, pat ārpus valsts, vienalga tie ir jaunieši, kas pieder tai pašvaldībai, un tad pašvaldība ir atbildīga par to, lai arī šos jauniešu kā mērķi grupu redzētu, lai viņi saprast, kas ir tās lietas, ko darīt viņu iesaistē. Neminējuši vārdā, bet pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām man ļoti simpātiski likās viens pašvaldības mēra iniciatīva, ka viņš devās pat uz citām valstīm pie saviem pašvaldību cilvēkiem, tikās ar viņiem, stāstīja, kāda ir plāna attiecībā uz pašvaldības attīstību un tiešām izrādīja kaut kādu rūpi par viņiem. Tā kā mūsdienās attālums arī nav šķērslis, lai domātu par tiem cilvēkiem, kas ir piederīgi pašvaldībai. Jā, taiscīt. Bet, protams, ir arī noteikti virkni ieguvumi, ko mēs varam iegūt no sadarbības ar organizācijām, un tas ir gan appusēji, un viens ir viennozīmīga resursu optimizācija. Gan organizācijām, gan pašvaldībām strādājot kopā, var virkni lietas darīt daudz efektīvāk, un ir arī virkni piemēri, kad pašvaldības, kurās ir ļoti laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, piesaista vairāk finansējumu nekā tās pašvaldības, kas strādā atsevišķi no organizācijām. Nereti ir kaut kādi projektu konkursi, kur var pieteikties tikai biedrības, bet idejas arī pašvaldības cilvēkiem ir, vai otrādā. Un tad šī sadarbība ir tas, kas var šos resursus optimizēt, un ir virkni arī pašvaldības, kur attīstības nodaļā ir cilvēks, kas ļoti labprāt sadarbojas ar organizācijām, palīdz gatavot pieteikumus. Arī tas ir resursu optimizācija, un pēc tam arī attiecīgi šīs organizācijas darbība novadā tiek attīstīta. Protams, arī tā ir ekspertīze, jo īpaši, kas attiec uz jaunatnes organizācijām vai organizācijām ar ļoti specifisku darbību, kad neviens pašvaldībā nevar būt tāds visu varens speciālists, un ir kaut kādi jautājumi, kurus mēs nepārzinām, un savukārt ir organizācijas, kas gadu gadiem strādā vienā vai citā jomā, viņš šos jautājumus pārzina. Un attiecīgi, tad var šīs organizācijas būt kā eksperti vienā vai citā jautājumā. Viennozīmīgi tā ir arī publicitāte abām pusēm, ja, un man ļoti patika, tagad tas tik izteikti nav redzams, bet gadus 10, 12 atpakaļ, kad vispār sākās kaut kāds tāds pirmās vēsums starp organizācijām un pašvaldībām sadarbībām, kad bija virkni pašvaldības, kur vienīgais, ko mēs no organizācijas puses piedāvājām publicitāti, jo mums nekas cits nebija, un pašvaldības teica ļoti labi. Ja, un mēs savukārt ieguvām kaut kāds resursus, kas mums bija kā organizācijai tajā brīdī svarīgi. Un strādājot vispār tādā kaut kādā attīstības procesā, attīstības periodā, kas mums šobrīd Latvijā ir, jo gan pašvaldības tādā izpratnē, kāds viņas ir šobrīd, gan organizācijas, ir salīdzinoši jauns. Ja mums nav 80 un 150 gadu vēsture kā daudzās Eiropas valstīs, un mēs joprojām attīstamies, un viennozīmīgi kopā attīstīties ir daudz efektīvāk. Viennozīmīgi arī iegūms ir tas, ka sadarbojoties ar organizācijām ir iespējams daudzveidīgus pakalpojumus jauniešiem sniegt, par ko mums arī būs piemērs šodien. Un, ja pašvaldība var piedāvāt vienu vai citu pakalpojumu, tad savukārt organizācijas var nākt ar savu pievienoto vērtību. Tas nenozīmē, ka organizācijām ir jādara tas pats, ko pašvaldība dara, bet tā pievienotā vērtība, vēl viens cits virziens, kāds cits jauns pakalpojums, produkts, ko jauniešiem piedāvāt,
tas ir tas iegūms sadarbībā ar NVO sektoru, jo jaunieši ir ļoti, ļoti dažādi. Un mēs, protams, varam izveidot jauku jauniešu centru, un mēs varam piedāvāt foto video apmācības, mēs varam pārgājienus piedāvāt un vēl daudz ko citu. Bet iespējams, kad ir jaunieši tieši konkrētā pašvaldībā, kam interesē, nezinu, balets vai veselības jautājumi. Ja, un sadarbībā ar šādām organizācijām tad arī ir iespējams šos pakalpojumus dažādot jauniešiem. Starppauģu sadarbība, tas ir arī tas, kas ļoti, ja tagad svešvārdā jāsaka, trendīgi ir pēdējos gados, ir vien vairāk tiešām jaunieši domā par sadarbību ar senioriem, vai seniori domā par sadarbību ar jauniešiem, un pēdējos gados ir bijuši virkni projekti, kur jaunieši strādā kopā ar citu paudžu cilvēkiem, un ieguvēji ir abas puses. Tas tāds, laikam, ļoti klasisks piemērs, no savas puses personīgās teikšu, ne pats labākais, bet ļoti uzskatāms piemērs ir, kad jaunieši iesaistās novadus vai pilsētu svētku organizēšanā. Un tur arī ļoti izteikti ir šī starppauģu sadarbība. Ja. Protams, dažādu grupu iesaiste, pilnīgi no jebkura aspekta mēs skatoties jaunatnes darbu un darbu ar jaunatni attīstību, mēs pilnīgi vienmēr atgriezīsimies pie viena tā paša, kad vislabākie aģenti jaunieši iesaiste ir paši jaunieši. Un jo vairāk ar dažādākām organizācijām, dažādākiem jauniešiem mēs sadarbosimies, jo dažādāks jaunieši mums būs iespēja identificēt un iesaistīt. Un, protams, ilgtermiņa ietekme arī, un ir arī Latvijā brīnišķīgas pašvaldības, kur jau mēs redzam, ka gadus atpakaļ organizācijas sadarbojasies ar pašvaldību. Organizācijas vadītājs šobrīd viens no jaunākajiem deputātiem Latvijas pašvaldībās jau reāli darbojās pašvaldībā. Un viņš paliek tai pašvaldībā, un viņam rūp joprojām tā pašvaldība. Un tas ir tas lielais jautājums, par ko mēs bieži arī runājam, kā tad noturēt to jaunieti savā pašvaldībā. Un šī sadarbība ir viens no tiem piemēriem, kad tam jaunietim ir interese ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā kaut ko darīt savās pašvaldībās. Piemēri Latvijā ir ļoti daudz un brīnišķīgi, diemžēl jāsaka nepietiekami. Nevarētu teikt, ka mums visās Latvijas pašvaldībās ir vismaz viens piemērs, kā pašvaldība sadarbojas ar nevalstisko sektoru jaunatnes jomas attīstībā, bet atkal jāsaka, joma ir ļoti jauna. Jaunatnes politika ir visjaunākā politika vispār valstī, kā nozars politika. Un, protams, mēs nevaram gribēt tādus rezultātus, tempus, apjomus un tradīcijas, kā tas var būt ir izglītībā, kā tas var būt ir sportā, kā tas ir kultūrā, bet solīt pa solītim kopā strādājot nevalstiskām sektoram un pašvaldībām, mēs noteikti arī varam daudz vairāk šos ieguvumus gan jauniešiem, gan pašvaldībām nodrošināt. Tas tāds īsts ieskats vispār par organizācijām un to tipoloģiju un to situāciju pašvaldībās, kas ir. Un tad es varbūt aicināšu Emīlu no Ventspils jauniešu domas pastāstīt to savas biedrības piemēru sadarbībai ar Ventspils pilsētas domu. Un pēc tam mēs dosimies uz mazu pašvaldību salīdzinoši uz Anglukas novada pašvaldību. Jā, labdien visiem! Es sākumā varbūt sākšu ar to, ka es pastāstīšu gan par to, ko mēs kā biedrība daram, gan pēc tam arī pieķeršos tam procesam, kā mēs pie šī līguma nonācām, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai redzētu, kā varbūt pašvaldība var nonākt pie šādiem līgumiem un kādi ir tie faktori, un pēc tam arī pastāstīšu nedaudz varbūt par pašu līgumu, kā viņš izpaužās, ko mēs darām. Tad biedrība Ventspils jauniešu doma ir dibināta jau 2003. gadā. Esam diezgan ilgi jau darbojušies, un varbūt mums ir tāds mulsinošs nosaukums. Tiem, kas parasti dzird, viņi domā, tad jau tur sanāk no skolām jaunieši kopā, un tad viņi kaut ko tur lemj un dara. Oriģināli tas tā bija, jo tad, kad biedrība veidojās, tad viņi bija tāds atzars skolēnu un studentu domai tajā laikā, kurā nāca skolēnu un studentu kopā un pilsētas līmenī lēma kaut kādas lietas. Un tas bija laiks, kad parādījās Eiropas finansējumu un tad tika izveidot biedrība, lai papildus finansējumu piesaistītu.
Bet laika gaitā organizācija uzņēma apgriezienus, un tas pamats, pie kā mēs strādājam, ir jauniešu pašizaugsme un līderības prasmju veicināšana. Un mēs to darām, kā jau to varētu arī domāt, rīkojot dažādas nometnes, dažādas seminārus, darbnīcas, jauniešu apmaiņas, fórumus, visādas pasākumus, kas veicina jauniešu šīs līderu prasmes un to attīstību. Jā, aptuveni šā izskatās mūsu darbība. Cenšamies būt maksimāli jautri, jauniešiem draudzīgi un rīkot tos pasākumus, lai viņiem vienmēr būtu kaut kas interesants, lai viņi nebūtu tikai stīvi, nopietni un politiski, bet arī tas ir viens no lietām, ko mēs esam laika gaitā darījuši, un mēs saprotam, ka mēs kā jauniešu organizācija, kas strādā ar jauniešiem un ikdienā tiekamies jauniešiem, mēs no jauniešiem dzirdam ļoti daudz lietas, ko pašvaldībā vajadzētu uzlabot, ko vajadzētu mainīt, un tāpēc mēs viņiem arī palīdzam šīs lietas virzīt tālāk. Šeit gribu arī parādīt savu kolēģi Kristiānu, kur mēs arī nokļūsim stāstā turpinājumā, arī atgriezīsimies pie viņa, jo principā aptuveni atgriežoties 2013. gadā, kad tas stāsts arī sākās, tad mēs ar Kristiānu aktīvi darbojamies šajā organizācijā, mums iet vairāki projekti, pirms tam jau mums ir realizēti vairāk lieli projekti, Latvijas-Lietuvas pārobežu projekti, Latvijas-Igaunijas programmā pārobežu projekti ar ļoti lieliem finansējumiem, un mēs principā darbojamies, es neteiktu paši savā sulā, bet mēs darbojamies neatkarīgi no pašvaldības, neatkarīgi no citiem kaut kādiem faktoriem, jo parasti aktivitātes, ko mēs darām, tur ir Eiropas finansējumi, mēs varam īrēt kaut kādas telpas, viesunamus, iet skolās darboties un paši pastāvēt. Bet tad mēs uzsākām stāstu, kas saucās Uzcel māju, vai kā man patīk arī viņu dēvēt, kāpēc jūs man ātrāk nepateicāt, ka ir tādas jauniešu mājas. Un viss tad sākās, principā, 14. gadā, kad mēs sapratām, ka viss kaut kur Latvijā ir jauniešu mājas, viss kaut kur Latvijā ir jauns lietu speciālists, notiek jauns darbs, bet Ventspilī īsti nekas no tā nav. Es to saucu par sociālo cepienu, kad visiem iekšā ir, bet ārā viņš nenāk. Un vajadzēja kaut kā pozitīvā virzienā šo visu virzīt. Un tad šādi aptuveni izskatījās plāns, kā tas viss notiks. Liela tāfele pilna ar plāniem un to, kā mēs iesaistīsim jauniešus šajā procesā. Un viss sākās ar to, ka mēs aicinājām jauniešus iet ielās un rādīt, ka Ventspilī vajag jauniešu māju. Jo mums, kas strādāja biedrībā, mēs jau ilgstoši strādājam jaunas lietu komisijā, mēs esam braukuši pēc savas iniciatīvas pa visu Latviju un redzējuši ļoti daudz jauniešu mājas, un mums bija pilnīgi skaidrs, ka kaut ko tādu arī Ventspilī vajag. Un mums bija skaidrs par tām lietām, par dažādām jaunas politikas niansēm, ko vajadzētu pašvaldībā darīt. Bet mums bija arī svarīgi, lai paši jaunieši pasaka, ka viņiem to vajag, un lai pašvaldība redz, ka pašvaldības jauniešiem to vajag. Tad no jaunieši gāja ielās, mēs viņus aicinājām fotografēties, rakstīt Twitterī, pieminēt Ventspili, lai viņiem Twitter kontā arī visu laiku rādās, ka Ventspils jaunieši grib šo jauniešu māju. Mēs aicinājām jauniešiem arī Twitterī izteikties, kā viņi grib redzēt šo jauniešu māju, kam tur būtu jābūt iekšā, kas tur būtu jādara, kur viņai būtu jāatrodās. Bet mēs arī jau vairākas reizes bijām veikuši pētījumu par to, kā jauniešiem Ventspilī tā dzīve notiek, par dažādām niansēm, gan par informāciju, gan par viņu varbūt patriotismu, vēlēšanos palikt Ventspilī vai nē, par to, ko viņi domā, ko pašvaldībai vajadzētu darīt. Un tāpēc mēs arī jauniešiem rādījām šo statistiku, kas kaut kādā ziņā pamatoja to visu, par ko mēs runājām un ko mēs mēģinājām pastāstīt pašvaldībai. Un šī kampaņas beigās mēs rīkojām Ventspils jauniešu fórumu, kurā satikās jaunieši, vispirms paši jaunieši satikās savā starpā, ieraudzīja, kāda vispār aktīvas jauniešu grupas jau Ventspilī darbojās, ka mums ir dažādas formālas vai neformālas grupas, kas darbojās un kam šīs lietas ir svarīgas. Bet pēc tam ieradās arī politiķi un jau visiem labi zināmajā kafijā politiķiem mēs diskutējām par to, kā uzlabot jaunas darbu pašvaldībā. Principā neviena grupa nestrādāja pie jautājuma, vai Ventspilī vajag jauniešu māju. Tas, pie kā grupās strādāja, bija dažādi aspekti, gan par informāciju, gan par iniciatīvu atbalstu organizācijām, par to, kā veicināt jauniešu piederības sajūtu Ventspilī. Bet tas, kas visās grupās parādījās, bija
bija dažādas nianses, kas vedināja uz to, ka ir vajadzīga kaut kāda vieta jauniešiem pilsētā, kur tikties un kur nāk kopā un kaut kādas lietas darīt. Gan ir nepieciešams arī kaut kādi spēki, kas šo visu var virzīt. Un jau pirms tam arī runājot ar jaunas lietu komisijā un ar deputātiem individuāli, mums bija iesākts tas process, ka vajadzētu, tā kā mēs esam nākuši ar šo iniciatīvu, ka kaut kas ir jāmaina un mēs esam pastāstījuši par lietām, ko vajadzētu mainīt, tad iespējams būtu arī veiksmīgs piemērs šo te deleģējumu līgumu slēgt un šīs te lietas deleģēt pašvaldībai, nevis pieņemt kaut kādus jaunus darbiniekus un mēģināt pašiem šo te visu izveidot. Un pēc tam arī pašvaldība aicināja šī fóruma gan rezolūciju izveidot, kur viss bija apkopots, gan arī uztaisīt tādu apkopojumu par to, kā citur Latvijā jauniešu centri darbojās. Tad mēs ātri pāris dienu laikā uztaisījām apkopojumu par 9 jauniešu centriem, kur mēs paši bijām arī bijuši ar skaitliskiem salīdzinājumiem, visu, kur var smuki redzēt, kā viņi atšķirās. Salikām bildes, lai tie cilvēki, kas nav bijuši ārpus Ventspils un nav redzējuši, arī redzētu, kā tur izskatās, un uzreiz jau parādījām varbūt tos labos piemērs, kā mēs gribētu redzēt, kā tas izskatās Ventspilī. Salikām arī savus secinājumus, ko mēs par to domājam. Un dažādas priekšlikumus šīs te jauniešu mājas izveidē, gan kādam vajadzētu būt mērķim, kādiem būtu jābūt kaut kādiem principiem, pēc kādiem būtu jādarbojās šī te jauniešu mājai, kādas telpas būtu nepieciešamas, un arī spēlējot uz tādu pašvaldības darbu, kā tas parasti notiek, atsaucāmies ar viņu plānošanas dokumentiem, kur arī ir atsauc uz jauniešiem, ko mēs gribam dot jauniešiem, lai parādītu, ka pašvaldība arī šo ir kaut kādas tās nianses ir ielikusi iekšā savās plānošanas dokumentos, un šis būtu veids, kā to mēs varētu risināt. Un tad, principā diezgan ātri, operatīvi mēnesi jau pēc šīta fóruma pašvaldībā tika pieņemts lēmums, ka nākušā gada budžetā ir jāatvēl nauda gan jauniešu mājas izveidē, gan jaunas darbam. Un tad arī viens no tiem pamatprincipiem, ko mēs teicām, ka pašiem jauniešiem šī jauniešu māja ir jāveido. Un kāpēc vispār mēs to procesu nosaucām uzcelt māju, jo tā pamatdoma bija, ka pašiem jauniešiem šī māja jāizcīna, pašiem jauniešiem šī māja ir jāuzceļ diezgan fiziski, arī jātīra, jākrāso, jāremontē, un arī pašiem jauniešiem šī māja ir jāpiepilda ar saturu, un arī plašākā nozīmē ne tikai šī jauniešu māja, bet jauniešu mājas ar arī pašvaldību, kurā viņi dzīvo, un viņiem pašiem arī šī pašvaldība ir jāveido, jādarbojās un viņi jāceļ. Tad jaunieši nāca un cēla, mēs pēc tam gājām jauniešiem prasīt, kādu viņu nosaukumu gribētu jauniešu mājai, kur gan mums beigās Valsts valodas centrs negribīgi piekrīt šim nosaukumam, bet mēs viņu kaut kādos brīžos lietojam, bet oficiāli mums ir Ventspils jauniešu māja. Paši jaunieši nāca remontēt jauniešu māju, un viss, kas tur izdarīts, ir paši jauniešu roku darbs. Un tas, ko es varbūt arī tad, kad dažreiz stāstu par šo stāstu, norādu, ka lielā mērā mūsu loma, kā organizācijas loma šajā bija koordinēt šos te jauniešus, pavērst viņus pareizā virzienā un novadīt to viņu kaut kādas domas, enerģiju, tā, lai tas viss būtu pozitīvs iznākums. Jo tad, kad pēc tam Lembergs arī kaut kādās preskonferencēs par šo stāstīju, viņš teica, ka viņu pārliecināja tas, ka daudzi dažādi jaunieši nāca un teica to, ko viņiem vajag, un ka viņi spēja pamatot, kāpēc viņiem to vajag. Un pēc tam, kad arī šajā ekonomikas budžeta lietu komisijā, kur oficiāli tiek pieņemts šis lēmums par naudu, mēs ar Kristiānu varbūt sēžam pie galda priekšā un skaidrojam un pamatojam, kādas ir šīs lietas, bet pienāca brīdis, kad viņam apnika klausīties, deputāti teica, labi, visi mēs pietiekuši dzirdējuši no jums, mēs gribam dzirdēt, ko jaunieši domā. Un tāpēc arī apkārt sēdēja jaunieši no dažādām skolām, un tad, kad prasīja jauniešiem, vai vajadzētu šiem diviem kungiem dot šo te naudu, vai vajadzētu to jauniešu centru taisīt, tad jaunieši visi teica, ka jā, vajadzēs, un tad arī pašvaldības deputātiem bija skaidrs, jā, jauniešiem tiešām to vajag, un tas, ko šie te divi cilvēki kaut kādi, teiksim tā, viedokļu līderi saka, ir tas, ko viņi arī reprezentē kaut kādas jaunieši šeit muguras.
Tā kā tas process bija tiešām no apakšas uz augšu, un mēs kā biedrība bijām tā, kas investēja attīstīt šo jaunas darba pašvaldībās, un tad arī pašvaldība teica, kāpēc tad mums darīt pašiem kaut ko, jūs nākat ar redzējumu, jums ir skaidrs, ko vajadzētu darīt, tad strādājam kopā, un jūs to arī varēsiet darīt. Un tad, principā, šajos 100,000 eiro ietilpst gan šī jauniešu mājas saremontēšana, kas bija absolūti lielākais finansējums nepieciešams, tad ir jaunas lietas speciālista, štatvieta izveidošana pašvaldībā un šis deleģējuma līgums ar Ventspils jauniešu domu. Un šeit mums jāatgriežās pie Kristiāna, jo tas, kas notika, tad mēs joprojām ar Kristiānu sēžam pie viena galda, strādājam kopā, bet Kristiāns šobrīd strādā jau pašvaldībā un ir jauns lietas speciālists, un es strādāju biedrībā, un mēs sadarbojamies jau kā partneri. Tad tas, ko mēs darām šī deleģējuma līguma ietveros, principā ir tādi 3 pilāri, pie kā mēs strādājam. Viens ir iniciatīva atbalsts, tas ir izpaužās ar to, ka mēs sniedzam konsultācijas dažādām jauniešu grupām par to, kā viņiem kaut kādas savas iniciatīvas veikt. Mēs rīkojam apmācības, mēs arī deleģējuma līguma ietveros jauniešiem dalam līdz pat 200 eiro viņu iniciatīvām, kur viņi var nākt un savus projektus īstenot. Un tas izriet no pamatdomas, ka pašvaldība mums nedeleģē izdarīt visu, ko vajadzētu izdarīt jauniešiem. Bet mūsu mērķis ir atbalstīt, lai mums būtu vairāk aktīvi jaunieši, kas spēj visas tās labās lietas, ko vajadzētu pašvaldībā izdarīt, arī paveikt. Un ja mēs pāris cilvēku strādājot varam aktivizēt un panākt, ka mums rodās 10, 15, 20 jauni līderi, jaunas organizācijas, kas aktīvi darbojās, tad arī mēs varēsim sasniegt vairāk jauniešu. Principā mēs mēģinām veidot šo multiplicējošo efektu. Otrā svarīgā lieta, pie kā mēs strādājam, ir informācijas aprit un nodrošināšana. Mēs jau pirms tam saprotot, ka pašiem, katrai organizācijai un visiem, kas kaut ko grib darīt jauniešiem, uzturēt savus kontus ļoti daudz un jauniešiem sekot 30 dažādām organizācijām ir sarežģīti. Paši pēc savas iniciatīvas veidojām Ventspils informācijas punktu, gan parasti pirms tam tas notika tiešsaistē, tagad arī jauniešu mājā tas ir uz vietas, kurā mēs centāmies apkopot visu tās informāciju, kas jauniešiem ir noderīga un caur vienu kanālu viņiem iedot, lai viņi var sekot vienam Twitter kontam, vienai Facebook lapai un tur arī saņemt visu to informāciju, kas viņiem nāk no dažādām organizācijām. Un nākošais ir neformālā izglītība, kur mēs, kā jau es teicu, pirms tam nodrošinām dažādus apmācības, nometnes, seminārus jauniešiem, lai veicinātu šīs līderu prasmes. Un principā tas, ko mēs darām, ir, mēs darījām to pašu, ko pirms tam, tikai mēs paplašinājām šo darbību, iesaistot kaut kādas jaunas mērķu grupas, vairāk jauniešu, jo mums bija vairāk resursu. Un principā, tad, ja mēs skatāmies uz funkcijām, tad līgumā ir definētas ļoti daudz un dažādas funkcijas, jo mēs centāmies visas tās labās lietas, ko vajadzētu pašvaldībai darīt, arī ielikt iekšā šajā deleģējuma līgumā, un mēs tos cenšamies arī veikt, un lai tās veiktu, ir arī līgumā dažādi kvalitatīvie rādītāji, kuri nosaka, kas mums ir jāizdara, kas mums ir jāsasniedz, kādi ir tie mērķi, ko mēs katru gadu mēģinām sasniegt, un kas arī kādā ziņā parāda to, ko mēs gribam izdarīt. Un tā summa varbūt nemaz nav tik liela, bet kā jau arī Ines pirms tam teica, lielā mērā šis ir arī veids, kā mēs varam, tā teikt, palielināt to budžetu, kādu pašvaldība var iegūt, jo lielā mērā tas iegums ir tas, ka mums kā biedrībai ir arī daudz vienkāršāk piesaistīt papildus līdzekļus, jo šobrīd pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu, kas daudzām organizācijām bieži vien ir klupšanas akmens projektos, ko ir grūti nodrošināt, vai arī priekšfinansējumi, ja tie ir lielāki projekti, ko šajā gadījumā pašvaldība mums nodrošina, jo mēs tādā veidā ar pašvaldības kaut kādu mazu ieguldījumu varam
varam piesaistīt vēl vairāk līdzekļus. Un ja mums pašvaldība kopā iedod nepilnīgi 10 000, tad mums gadā budžets un tas, ko mēs iztērējam, ir 50 un pat 60 000 eiro, kur bez šīs te naudas viennozīmīgi tā summa būtu daudz mazāka. Tad, pašvaldība mums dod vienam jaunas darbiniekam atalgojumu, kas strādā jauniešu mājā, šim te iniciatīvu konkursam, par ko jau es stāstīju, arī ideju konkursam, kur mērķis ir veicināt, lai jaunieši iesaistās pašvaldības kaut kādu izaicinājumu risināšanā un meklē idejas, kā labāk pašvaldībai strādāt un ko vēl varētu uzlabot. Pagājušajā gadā gan mums neizdevās viņu īstenot, jo bija daudz darbi ar jauniešu mājas šiem te remontu darbiem, bet šogad centīsimies viņu īstenot un cerams, ka būs tāds interesants konkurss jauniešiem un jauniešiem atkal būs iespēja pateikt, ko viņi grib pašvaldībā redzēt. Man liekas, tā mūsu veiksmes formula ir bijusi tajā, ka pašvaldībai ir bijusi kaut kāda vajadzība, un mēs to, gan varbūt pašvaldība pat to saprata, gan arī mēs varbūt mācējām parādīt pašvaldībai, ka šī te vajadzība ir šīs te kaut kādas lietas darīt. Mums kā organizācijai bija pieredze, un mēs ļoti daudz braucām pa Latvijas pašvaldībām, mēs esam bijuši visos reģionos, lielākajos jauniešu centros, runājuši jaunatnes speciālistiem, interesējušies, kā tās lietas notiek tur, un mums bija arī līdz ar to savs redzējums par to, kā Ventspilī tām lietām būtu jānotiek, ko mēs varējām veiksmīgi pašvaldībai pasniegt, un kā jau es teicu, mēs kā organizācija bijām patstāvīgi, arī ja mums šis līgums nebūtu ar pašvaldību, mēs joprojām darbotos, mēs darītu tās pašas lietas, un mēs arī šobrīd daram daudz dažādas lietas, kas varbūt nav tieši saistīts ar šo te deleģējumu līgumu, kas ir vienkārši kaut kādi citi projekti, ko mēs kā organizācijā darbojušies cilvēki gribam īstenot, un tas mūs nelimitē darboties tikai šī te deleģējuma līguma ietvaros. Tā kā, man liekas, tās ir tās svarīgākās lietas, kas mums palīdzēja šo te līgumu noslēgt, un kā jau Ines teica, šajā gadījumā mēs bijām organizācija, kas varēja nodrošināt ļoti daudz dažādas lietas, bet ja ir organizācija, kas var kaut kādu konkrētu pakalpojumu sniegt, vai tas ir sportā, vai tas ir mūzikā, vai tas ir, neformāla izglītībā vai kaut kur citur, tad gan šī organizācija pašai, man liekas, ir jāapzinās tas, ka viņi var būt kā palīgs pašvaldībai, var kaut ko sniegt pašvaldībai, gan arī pašvaldība var, protams, redzēt, ka ir organizācijām potenciāls, kas varētu kaut ko sniegt un šī sadarbību veicināt. Un tur tiešām tie piemēri, man liekas, var būt ļoti daudz dažādi, kā pa daļām to var darīt. Mūsu gadījumā mums ir diezgan plašs šis deleģējumu funkciju apjoms, bet katrai pašvaldība ir ļoti atšķirīga, un katrā pašvaldībā es domāju, ka būs ļoti atšķirīgi šie te piemēri, šīs te iespējas un vajadzības arī, lai šo te visu veiktu. Tas tā īsumā par to, kā mēs Ventspilī esam nokļuvuši pie šī jaunas organizācija deleģējuma līgumā, ko mēs daram jā. Jā, paldies, Emīl. Tagad tu teici, mums tāds ir visaptvarošs, bet var arī būt pa daļām. Tad es aicināšu Kristapu pastāstīt, tad ko tad jūs darat jaunatnes lietās un kā jūs to darat un kā jūs nonācāt līdz tam un kur jūs esat un kur jūs vēlaties nonākt? Labdien, kolēģi, labdien, skatītāji un klausītāji. Jāsaka tā vispirms, cik tas ir zīmīgi, ka pēc kolēģa stāstījuma ir tagad dots vārds mums Enguras novadam, un mēs kā reiz pēc 2 nedēļām dodamies uz Ventspils pusi, tiesa gan uz Ventspils novadu pieredzes apmaiņa. Tā kā jau zinām ieskatu guvām. Tad es īsumā tad pastāstīšu, kā mēs organizējam darbu Enguras novadā jaunatnes kontekstā. Bet, lai saprastu, kā tas modelis ir veidojies mūsu pašvaldībā, es pavisam īsti gribētu pastāstīt par Enguras novadu, tām lietām, kas to ir ietekmējuši. Ja. Ir jāsaprot, ka novads ir veidots no 3 pagastiem, kas cits no cita atrodas nepilnas pusstundas brauciena attālumā. Un jau vēsturiski šie pagasti ir bijuši tādi izteikti patstāvīgi un arī konceptuāli līdzīgi, katrs ar savu izglītības, kultūras un sporta dzīvi. Un es esmu jaunatnes lietas speciālists, bet mans amats ir savienots ar sabiedrisko attiecību speciālistu pienākumiem, un pamatā mans darbs tomēr ir vairāk orientēts uz sabiedriskajām attiecībām.
Līdz ar to laiku, ko es varu veltīt jaunatnes lietu, jaunatnes darba organizēšanai, to es cenšos tā veidot tā kā mobīli. Proti, kad mēs uzrunājam jauniešus katrā skolā, mēs jauniešus vedam pie sevis, vedam uz fórumu, tad organizējam autobusu. Tas ir tāds ļoti plānveidīgs darbs, bet paveicams, protams. Un tad tie galvenie kavēkļi, kas veicina šī darba, teiksim tā, kas bremzē to darbu, ir tas, ka mums tas nav iekšēji sabiedriskā transporta tīkls un jaunatnes telpas, jo faktiski, to pagastu attālumu dēļ mums būtu nepieciešams vismaz 3 jaunatnes telpas. Un pie jūrā ir šie jūras ciemi, kas arī faktiski atrodas cits no cita tik tālu, ka mums būtu nepieciešams ļoti daudz jaunatnes telpas, bet šobrīd Engurē, kur mums ir vidusskola un visvairāk jauniešu, tur mums tā kā tiek veidots kopienas centrs, un tur būs paredzēts arī, kad jauniešu telpa, tā teikt, tas vēl procesā. Tad par biedrībām Engures novadā. Gribētu izcelt tādas 3 biedrības, kas strādā ar jauniešiem. Ties katru savā jomā. Mums ir tiešām brīnišķīgi biedrība Zelta soļi, kas ir izveidojusi deju studiju alegoriju, mūsdienu deju studija, ar ko mēs arī esam veidojuši vairākus projektus kopā. Biedrība Engures sportam, kas ir, kā jau pēc nosaukuma noprotams, uz sportu orientētu, un jau arī visā Latvijā pazīstam kā skrējienu stirnubuks organizatoru. Un Smārdē mums ir biedrība Brīvsolis, kas arī ir orientēti uz sportu, un viņi organizē arī šo attiecīgi šīs jaunatnes sporta iespējas novadā. Un tad ir biedrība Pozitīvā doma, kas gan atrodas mūsu kaimiņu novadā Tukumā, bet te ir tas patriotiskais moments, kad Ieva Upeslē biedrības vadītāja ir mūsu novadniece. Un biedrība Pozitīvā doma ir tas valis, uz ko mēs balstam, nebaidīšos teikt, visu to jaunatnes attīstību, kas pamatā ir orientēta šī sadarbība ar Pozitīvo domu, ir orientēta uz starptautiskajām apmaiņām. Un tad, kā jau es minēju, tā joma, kur mēs sadarbojamies ar Pozitīvo domu, ar biedrību Pozitīvo domu, ir jaunatnes darba attīstība. Un šobrīd mēs visaktīvāk sadarbojamies starptautisko un vietējo projektu sagatavošanā un realizēšanā. Proti, runa ir par Erasmus Plus projektiem. Mums ir noslēgts ar biedrību sadarbības līgums, un mēs esam tieši deliģējuši šīs funkcijas, šīs jaunatnes apmaiņas funkcijas. Tostarp mums arī tas sadarbības līgums paredz to, ka brīvprātīgā darba organizēšanu gan piedāvāt iespējas jauniešiem doties uz ārzemēm, gan organizēt brīvprātīgo darbu novadā, gan arī apmācības jauniešiem. Un tā. Jā. Un tad vienkārši saliekot to modeli kopā, kā izskatās tā mūsu sadarbība kopumā. Ne tikai tas visvairāk esmu izcēlis to projektu, jo tas, ko mēs biedrība pamatā darām, tas ir šī Erasmus Plus projektu veidošana. Un sadarbība ar biedrību sākām faktiski aizsākās 2014. gadā, kad es kā jauns, tolaik vēl galīgi nepieredzējis, arī jaunatnes jomas darbinieks nolēma pieteikties biedrības Pozitīvās domas apmācībās, kas bija tā kā apmaiņas projekts jaunatnes darbiniekiem, kas notika Itālijā. Un tad aizbraucot uz šo apmaiņu, kur bija iesaistītas 12 valstis, 35 jaunatnes darbinieku, biedrību un citu organizāciju pārstāvju, un redzot, cik tas projekts ir kvalitatīvi norganizēts un saprotot, lai mēs kaut ko tam līdzīgi norganizētu Engures novadā jauniešiem, un redzot, cik tas daudz resursus prasa, un saprotot, kādi ir šie kontaktu un pieredze biedrībai Pozitīvā doma, tad mums, var teikt, gluži vienlaicīgi apusē radās tādā sinerģētā ideja, ka šo funkciju mēs varētu deliģēt biedrībai. Un biedrība to piedāvāja arī mums, un tālāk tas rezultējās tajā,
ka tā teikt, sēdāmies pie viena galda un tad tālāk domājam par šo projektu realizāciju. Un šobrīd jau pavisam esam realizējuši 5 projektus, 6. projekts ir procesā, un tad pastāstīšu caur šo modeli, kā mēs organizējam apmaiņas projektus. Protams, ka viss pamatā ir jauniešu iniciatīvas, jauniešu teiksim, tās aktualitātes un jaunas, protams, tāda kā mobilizēšana, atbalstīšana, jā. Un tad pašvaldība ir, kā teikt, tā kā vidutājs starp jauniešiem un biedrību. Es esmu kā koordinators, es strādāju ar jauniešiem, apkopoju šis jauniešu idejas. Mums katru gadu tāpēc gads sākās tagad ar jauniešu fórumu, kad mēs savedam kopā visus novadu aktīvos jauniešus, apmēram kopskaitā kādi 50 mēs sapulcējamies. Tāpat es arī veicu anketēšanas pētījumus, lai saprastu šīs viņu aktuālās tēmas un intereses. Un tad, attiecīgi, komunicējot ar jauniešiem, tālāk šo informāciju nododu biedrībai. Atkal sēžamies pie viena galda, domājam, kā mēs varētu to ietērpt kādā projektā, uzrunājam jauniešus. Pēdējā gadījumā jau mums jau bija jau ļoti konkrēta jauniešu ideja. Un tad, kad biedrība beidz šo administratīvo funkciju, uzraksta projektu, iesniedz, sameklē partnerus, un ja projektu apstiprina, tad, protams, pašvaldība vēl cenšas arī, mums ir tas lielais plus, ka mēs varam šādi sadarbojoties ar biedrību, arī atbalstīt tiešā veidā pašvaldību. Projektu ir kādi papildus finansējumi, lai šis projekts būtu vēl kvalitatīvāks. Jo līdzīgi, kā jau jūs minējāt prezentācijā, kad deliģējot funkciju biedrībai, manuprāt, tik tiešām ar šo projektu padarīt daudz kvalitatīvāku, jo veidojas kaut kāda vienkārši elementāra hierarhija, darba deliģēšana, kad es varu koncentrēties uz jauniešiem, biedrība var kvalitatīvi koncentrēties uz šo projektu saturu. Un tad vēl tajā modelī redzams, kad esmu norādījis, ka projekts notiek, ir tā kā jauniešu līderis vai kāda cita biedrība. Un proti tas pirmais mūsu tāds lielais projekts, ko mēs pagājušajā gadā realizējām Enguras novadā, tieši tā teikt, izteikti orientēt uz Enguras novadu, lai jaunieši no Eiropas brauc pie mums. Tad mums bija iesaistīta biedrība Zelta soļi, kas tā kā ļoti labi pārzina savukārt šo deju vidi, jo viņi specializējušies deju jomā, un tad attiecīgi viņi šo projektu organizējām mēs visi kopā, gan jauniešu ideja vispirms, gan pašvaldība, tad biedrība Pozitīvā doma un biedrība Zelta soļi, varētu teikt, kā jau kā tāds savas nozares eksperts, tad bija, varētu teikt, piesaistīts, un no biedrības arī bija mums arī jauniešu līderis, kas mums meiteni ir aktīvi iepriekš darbojusies, organizējusi dažādas jauniešu aktivitātes gan novadā, gan arī Tukuma pašvaldībā, kur viņi mācās. Un, tādā veidā, tā kā te es jau minēju, kad 2 gadu laikā 6 projekti, 4 gadījumos jaunieši devās projektos uz Zviedriju, Dāniju, Franciju un Angliju. Pavisam mums izdevās iesaistīt aptuveni 20 jauniešus. Un tad šie lielie projekti, tā teikt, ko mēs veidojam uz vietas Enguras novadā, Dance for Peace projekts, kurā piedalījās vairāk nekā 30 jaunieši no Spānijas, Zviedrijas, Polijas un Latvijas. Un tagad mums ir no deju tematikas esam pārcēlušies uz sporta tematiku, tāds projekts, kas ir orientēts tā kā uz veselīgu dzīvesveidu. Un, aiziešu pāris slaidus apakaļ, es te minēju, ka mums ir tās neformālās izglītības 3 aktivitātes. Jauniešu projektu konkurss un jauniešu doma, kas ir vairāk kā tāda platforma, kur jauniešiem realizē tās iniciatīvas. Un, kas ir ļoti svarīgi ir veidot kaut kādu motivācijas sistēmu jauniešiem, jo, kā piemēram, ka jaunieši tagad piesakās projektam, kurš brauks, kurš nebrauks, un kā to izvērtēt, jo pieteikties var visi.
Vienmēr būs kāds, kurš to nebūs pamanījis vai nebūs saņēmis šo informāciju, bet, cenšamies ļoti aktīvi komunicēt, un tas pēdējais projekts mums ir izaudzis tieši no jauniešu vietējā projekta konkursa, proti jauniešiem ir iespēja apgūt līdz 600 eiro kādas aktivitātes, pasākuma vai citas ieceres realizēšanai, kas ir orientēta uz jauniešu auditoriju, tā kā jaunietis jaunietiem. Un Katrīna Mierkalne, kas ir iniciators tam mūsu pašreiz aktuālajiem Erasmus Plus projektam, viņa tieši kā, teiksim, tā nonāca mūsu redzeslokā ar savu aktivitāti jauniešu projektu konkursā, jo viņa vispirms noorganizēja tā kā Pludmales volejbola akadēmiju 3 dienu garumā Ķesterciemā, un tad tas volejbols, tā teikt, ka jaunieši paši ir izcīnījuši, līdzīgi kā jūs teicāt, kad ir jāizcīna jauniešiem tās viņu vajadzības, jādod tā iespēja viņiem viņas izcīnīt. Tad tālāk tas jau materializējās tajā, ka viņi gribēja volejbols, lai nodarbība, kā nodarbība skolā, un tad Katrīna gāja pie visiem jauniešu vecākiem, nāca pie manis ar 30 iesniegumiem, kad lūk, jaunieši ir gatavi, vecāki ir parakstījušies, un joprojām šie volejbola trēniņi turpinās, projekts tika realizēts. Un tad mēs vienkārši uzrunājam Katrīnu tādām brīvā, atvērtā formā, vai viņi varbūt negrib spērt nākamo soli. Viņi realizēs tagad vairākus mazus projektiņus, vai negrib iesaistīties Erasmus Plus līmeņa projektu organizēšanā. Jā, un tad īsumā tas pats galvenais, kādi ir tie ieguvumi. Pirmā lieta, manuprāt, ir biedrības pieredze un zināšanas, jo man, kā no pašvaldības pozīcijām, to skatoties, likās, priekš kā mums tagad to visu darbu sākt no nulles ar starptautiskajām apmaiņām, kur šogad bija īpaši izteikts milzīgs konkurss, lai iegūtu iespēju finansējumu Erasmus Plus projektu realizēšanai, kur bija faktiski 3 projekti uz vienu vietu, Protams, priekš kā mums to visu sāk no nulles, ja mums ir tepat blakus kaimiņu novadā biedrība ar 10 gadu pieredzi, ar zināšanām, ar kontaktiem jau, kas ir izveidojušies šajā vidē visā Eiropā, tas milzīgi atsver, milzīgi laika ieguldījumu. Un, protams, otra lieta ir, kad strādājot komandā, veidojas jau vēl lielāka ideja daudzveidība. Jaunieši, pašvaldība, biedrība ar tieši pieredzi neformālajā izglītības laukā. Un tad, attiecīgi, neveidojas tā, ka projekts ir uzrakstīts, bet kā mēs tam dabūsim finansējumu, tur pietrūks, jo visas šīs puses ir iesaistīts, un tad tas var arī tā loģiski un veiksmīgi funkcionēt. Protams, man ir tas plus, kā pašvaldības avīzes un mājaslapas redaktoram mūsu komunikāciju padarīt vēl, tā teikt, redzamāku un publiskāku, un arī nododot projektu rakstīšanu biedrības rokās, protams, pašvaldībai mazinās birokrātiskais sloks, kurš tagad visas jautājumus, viens ir projektu uzrakstīt, otrs pēc tam visi čeki, ceļa izdevumi, naktsmītnes un tā tālāk, Tas atkal veidojas tā ļoti loģiski, un mēs atkal varam ļoti efektīvi koncentrēties uz to, teiksim tā, pasākumu projektu programmu. Un, protams, tā arī ir pašvaldībai, manuprāt, lieliski iespēja mācīties un uzlabot savu kompetenci, jo mēs strādājam kopā tomēr ar biedrību, kurā ir tik liela pieredze, tad diezgan strauji nāk atziņas, kuras varbūt mēs gūtu 10 gadus bružājoties pa to vidi, un tas, rezultāts, manuprāt, tik tiešām ir kvalitatīvāks darbs ar jaunatni. Tad nobeigumā, tad vienkārši ieskats no pāris projektiem, kur mūsu novada meitenes, mēs cenšamies arī iesaistīt, lai visi 3 pagasti ir pārstāvēti. Tad meitenes arī, kas darbojās jauniešu domē, devās uz Franciju projektā, un tāpat jaunieši devās pērn arī projektā uz Angliju, kur caur cīņas mākslu viņi apgūda dažādas tādas kā pašdisciplīnas elementus, paškontrolas, tādas, filozofija. Un te pāris kadri no pagājušo gadu realizētā projekta Dance for Peace. Un šobrīd pagājušās nedēļas nogalē, kā reiz aizvadījām plānošanas vizīti, bija Sportī, bija Happy projektam, tad tagad ar
savā ziņā ar nepacietību jaunieši gaida rudens skolēnu brīvlaiku, kad projekts Šlokenbekas muižā un sāksies un aktīvi risināsies visā Enguras novadā un novada apkaimē. Tā kā jā, un te tas vēl viens piemērs, ka lielas lietas sākās ar mazām lietām, un te ir tāds speciāli paņēma no neatkarīgiem tukuma ziņām šo bildi, tas ir no mūsu vietējā jauniešu projektu konkursu kadrs, kad jaunieši gribēja Milskalnē labi iekārtot volejbola laukumu, kas jau bija aizaudzis ar zāli vairāk gadu garumā, jo neviens neko nedarīja, līdz ar to pašvaldība arī skatās uz to, ja tur neviens neko nedara, tad priekš kā mums taisīt volejbola laukumu, kur acīm redzot vienam tas nav vajadzīgs. Bet jaunieši nāca kopā, uzrakstīja projektu, paši sadarbībā ar pašvaldību organizēja smiltis, un tad paši raka, paši uzstādīja tīklu, un tāpat arī turpat blakus ir basketbola laukums, un tad pirms tam redzam bija tāds pusnolauzs staps, rezultāts ir tāds, jā. Tad, tā ir tā platformiņa, ar ko mēs tā kā sākam to sadarbību, lai viņi tālāk varētu veidot jau starptautiskā līmenī un jaunieši attiecīgi socializēt jau Eiropas līmenī un dot viņiem šo iespēju attīstīties, augt tālāk. Tas būtu tā kā īsumā viss. Mums ir ienācis viens jautājums. Katrīna jautā, vēlētos uzzināt, kādi ir riski, ja pašvaldībā nav jaunatnes politikas attīstības stratēģijas. Varbūt kāds no pašvaldības. Varbūt pašvaldības atbildēt uz šo jautājumu. Viss jau ir atkarīgs no pašvaldības attieksmes un jaunatnes lietu speciālista ieguldījumu. Mums ir stratēģija, un mēs cenšamies pie viņas pieturēties, bet mēs savu darbu sākām jau pirms stratēģijas, vienkārši organizējot to jaunatnes dzīvi soli pa solīti. Mēs katrā pagastā taisījām tādas kā ideja prāta vētras, katrā pagastā jauniešus aicinājām kopā, un teiksim tā, vilkām soli pa solītim no viņiem ārā šīs idejas, vēlmes, vajadzības, un tajā brīdī mums nebija nekāda stratēģija, tas bija tikai sākums, tā kā, visa pamatā jau tik tiešām ir tas, manuprāt, tas pašvaldības un jaunatnes darbinieka, tas tā attieksme un ieguldījums, protams, arī izpratne. Es varbūt no nevalstisko organizāciju tādu skatu punktu par to, kā tad ir riski, ja jaunas politikas attīstības kaut kāds dokuments nav pašvaldībā. Man liekas, ka tas ir arī viens tāds rādītājs, ka pašvaldība īsti nezin, kur viņi vispār grib nokļūt, jo plānošanas dokuments ir tomēr tāds pasākumu un mērķu apvienojošs dokuments, kur ik viens var atvērt vaļā un saprast, mēs vēlamies iet tajā virzienā. Un no organizāciju puses mēs nevaram piedāvāt pašvaldībai kaut kādas sadarbības idejas, iniciatīvas, ja mēs nezinām, kur tā pašvaldība vēlas nonākt. Un ja savukārt ir šāds plānošanas dokuments, tad gan organizācijām, gan ikvienam jaunietim, viņam ir iespēja atvērt šo dokumentu, pastīties, šis atbilst mūsu interesēm, šis atbilst mūsu pieredzēm, šis ir tās lietas, ko mēs varētu darīt kopā, un tas, man liekas, arī ir tāds viens no veicinošiem faktoriem jaunas darba attīstībai. Jā, kāda riski administratīva un krimināla atbildība nav pašvaldībai par to, ka šāds plānošanas dokuments nav, bet man liekas, ka tas ir arī tieši tāpat kā organizācijai jādomā, kā parādīt sevi pašvaldībai, kā uzticamu partneri. Man liekas, arī šis plānošanas dokuments ir veids, kā pašvaldība var parādīt citām organizācijām, saviem iedzīvotājiem, tā skaitā saviem vēlētājiem un citām pašvaldībām un institūcijām vispār Latvijā par to, kad mēs gribam šādi vai citādi, un mēs esam tā nopietni piegājuši pie tā jautājuma, jo tas arī palīdz sistemātiski darīt lietas, jo, protams, mēs varam vienu mēnesi strādāt pie starptautiskas jauniešu apmaiņas, nākamā mēnesi strādāt pie idejas par jauniešu mājas izveidi, tad mēs varbūt padomājam par kaut kādām vasaras nometnēm, tad mēs padomājam par kaut kādu pieredzes apmaiņas braucienu, bet ja nav šis attīstības plānošanas dokuments, tad jau nav īsti skaidrs, kāpēc mēs tos visus pasākumus daram un vai viņi tiešām ir sasaistīti, kad viņi ir tādi
Nu, šodien pamodos bija pilnmēnes un varētu izdarīt. Man liekas, ka tas tiešām tā ļoti konsekventi palīdz iet uz priekšu. Kaut maziem solīšiem tur nav jābūt milzum daudz lietām iekšā, kaut 2, 3 konkrēti pasākumi, bet ka tas parāda to konsekvenci. Vai kādam no klātesošajiem būs jautājumi? Ja visi labi. Vai kam ne? Vai tam ir arī finansējums no pašvaldības puses vai kā? Tad ir pašvaldībā izglītības pārvalde, ir tā, kas ir atbildība par jauniešu māju, tad tur ir jaunas lietas speciālisti, kas strādā tieši, kas kā vajadzētu būt, man liekas, arī, ka jaunas lietas speciālists atbild par vairāk kopēju politikas virzību, par plānošanas dokumentiem, par to, kā kopumā tiek šīs lietas vadītas. Un tad deleģējuma līguma ietvaros mēs nodrošinām jauniešu mājā jauns darbinieku, cilvēku, kas ir uz vietas jauniešu mājā, kas strādā tur ar jauniešiem, kas viņus satiek, kas vada informācijas punktu un tā joprojām. Un visi pārējie darbinieki strādā dažādu projektu ietvaros un veic tās aktivitātes, kas tur ir. Un principā pārējiem darbiniekiem, kas mums ir vēl 3, 4 darbinieki, ir algas no dažādiem projektiem, kas ir vēl papildus. Vienam darbiniekam jā, pārējie ir visi ir no projektiem dažādiem, kur pašvaldība līdzfinansē šos projektus, līdz ar to viņi iegūt vēl papildus darbiniekus, papildus finansējumu projektos, kas nav tieši pašvaldības ieguldījums. Un šajā gadījumā sanāk, ka tās jauniešu māja ir uzņēmusies visas tās tieši aktivitātes organizēšanā. Jauniešu lietu speciālisti tad vairāk ir par to plānošanu un tādām lietām, un tās aktivitātes tieši dara konkrētā organizācija. Jā, tā varētu teikt. Protams, ka jauniešu lietu speciālists iesaistās, Kristians ļoti aktīvi to dara, un viņš arī ikdienā ir jauniešu mājā, un no turienes arī to dara, lai tiešām mēs uzreiz ātri varam komunicēt, sadarboties un tās lietas vadīt tālāk. Bet man liekas, arī Ventspils ir tas piemērs, kur ir ļoti uzskatāmi redzams, ka jaunas lietas speciālists ir politikas veidotājs, plānotājs, attīstītājs, un viņš, tā kā mēs organizācijās parasti saka, viņš klasiski sēž kabinetā, ja viņš strādā ar dokumentiem. Tā lielā sāpe, kas mums Latvijā ir, bet ko var skaidri redzēt pašvaldībā Ventspilī, kad ir šie jaunatnes darbinieki, cilvēki, kas reāli ikdienā strādā ar jauniešiem, kuri nedomā par to, ka ir jums attīstības plānošanas dokuments vai nav, ir budžets dabūts vai nav, uz kuru sēdi jāpaspēj aiziet, kam ko izstāstīt, bet kuri fokusējas uz darbu ar jauniešiem. Un arī jau manas pieminētajā pagājušā nedēļā, kad mēs bijām jaunas lietu speciālistu apmācībās tieši jaunajiem darbiniekiem, tas ļoti klasiski parāda tādu vidējo situāciju šobrīd valstī, pie kā mēs tikai arvien vairāk strādājam un strādāsim noteikti. Mums bija ap 30 dalībnieki, 2 bija, kas tiešām pilda jaunas darbinieku funkcijas, tad bija kaut kādi 5, 6 bija, kas pilda tiešām tikai jaunas lietas speciālistu funkcijas, bet 2 no tiem bija, kad viņiem tā kā tas būs tūlīt jādara, viņi jau neko nav sākuši darīt. Un tad lielākā daļa bija tie, kas ir gan jaunatnes lietas speciālisti, gan jaunatnes darbinieki. Un ja šīs funkcijas tiek saliktas 2 vienā, tad arī mēs attiecīgi redzam to kvalitāti un to tempu, kā mēs varam attīstīt darbu ar jaunatni. Un tas, teiksim, Engurs piemērs, ko Kristaps arī stāstīja, viņš arī dara kaut kādas lietas tieši ar jauniešiem, bet viņš fokusējas, vismaz tas, kas attiec uz starptautiskajiem projektiem, viņš par to vispār nedomā. Ir biedrība, kam tas ir nodeleģēts, un viņi lauž galvu par to, viņš līdzdarbojas tieši kā jaunas lietu speciālists. Ja, protams, viņš aiziet uz pasākumiem ar jauniešiem, viņš runā ar viņiem, viņš viņus informē, kas ir attiecīgi, jo īpaši informācijas ir jaunas darbinieku funkcija, bet ir kaut kāda daļa jau atrast, kas tiek nodeleģēta, un tas arī ir viens no veidiem, jo mums tiešām darbinieki, jaunatnes darbinieki ir lielākā sāpe tajās pašvaldībās, kur jau ir kaut kāds speciālisti. Jo tad, kad tu jautā pašvaldībai, vai jums ir kāds atbildīgais par jaunatnes lietām, viņi pasaka jā, un vai jums ir kāds, kas strādā ar jauniešiem, jā, un viņi redz vienu un to pašu seju. Un tad, protams, arī tas pakalpojumu klāsts jauniešiem tajā situācijā arī ir pavisam citā līmenī. Jā, mums jau līdzīgi šobrīd ir saldu. Tagad ir sakārtotas tās lietas, gadu vairāk mēs mēģinam šo te pēc tāda principa strādāt un jaunatnes darbu virzīt.
Jā, un es klausos pus piemērus labos. Jā, redzu, ka mēs apmēram tādā līdzīgā virzienā ejam šobrīd. Nu, tie piemēri ir Latvijā, arī tepat Kristīna sēž, viņiem Jelgava arī ir, nu, viņi Jelgavas novadā, viņi sēž, tāpēc, ka jums tāda doma sēka ir Jelgavā, es te pagājušajā nedēļā viņā biju, bet Jelgavas novadā arī, man liekas, nu, protams, ir kaut kādas lietas, ko Kristīna vēl dara kā jaunas darbinieks, nu, varbūt vienkārši viņai patīk, nu, tā, bet, jā, jā, nu, ir cilvēki pēc būtības, bet viņi, nu, pamatā viņi pilda jaunas lietas speciāls, nu, viņiem ir pagastos tie cilvēki, tie kontakti, cilvēciņi, jo tam jaunietim ir vajadzīgs cilvēks, pie kā aiziet. Un jaunietis vienkārši no ielas, viņš nekad neies uz domes kabinetu pie jaunas lietas speciālistu kā pirmo cilvēku, ar ko viņš gribētu parunāt. Tā būs vai no organizācija, vai no jaunas darbinieks, vai pedagogs, vai varbūt kāds aktīvs kultūras darbinieks, jums arī kultūras darbinieki, kas strādā ar jauniešiem daudz vietu pašvaldībās. Tā kā, tad par to ir pašvaldībās arī jādomā, par to, kā tās jaunatni, tieši darba ar jaunatni un jaunas politikas veidošanu, kā viņas nodalīt. Domas atsevišķi. Un vēl kā ir ar to tad, kad tiek deleģētas, otrs jautājums ir organizācijām, nu, tā sadarbība, tad kā notiek šī jauniešu pārstāvniecība, kā tas ir, jo vienkārši iepriekš tika minēts, kad ir bijuši no visām skolām, no studentiem, un tad es saprotu, ka tur ir tas vienlīdzības princips, bet tagad, ja es atdodu vienai organizācijai, kā, vai viņi arī ir tie, kas tā kā reprezentē vietējo jauniešu viedokli, un vai viņi tiešām iesaista visus jauniešus. Nu, es par to tīri no prakses. Tur divi jautājumi. Jā, mums ir jauniešu doma, bet šo ideju, manuprāt, klausoties arī iepriekšējā video konferenci, es gribētu transformēt uz jauniešu iniciatīvu grupām. Jo līdzīgi, kā es minēju prezentācijas sākumā, mums ir ļoti liela šī, nu, kā lai sakot, galvasāpe, kas izriet no ģeogrāfiskās situācijas, kad ir 3 pagasti, kas ir cits no cita nepilnas pusstundas braucienā, un tad savā kopā visus jauniešus, zinot, ka novadā nav iekšējs sabiedriskais transports, iekšējs tīkls, tad bieži vien atdurās par to, kad bija 16 jaunieši, kas gribēja iesaistīties aktīvi, bet ikreiz pat noliekot, piemēram, 3 tikšanās laikus kādā konkrētā vietā, nu, mēs tā kā pa tiem pagastiem rotējām, kad 2 pagasti visu laiku brauc pie vienu, un tad nākamreiz tas ir nākamais pagasts, parasti 70% jaunieši netika, jo lai to visu izbraukā, tam tomēr arī vajag laiku, un tie aktīvie jaunieši ir tik noslogoti, ka viņiem dzīvojot 3 atsevišķos pagastos, viņas ir ļoti problemātiski savāk regulāri kopā. Bet platforma kā tāda mums pastāv, bet šobrīd mēs viņu cenšamies transformēt. Sākumā mums ļoti labi sanāca, mums bija jauniešu talka un visi 15, 16 jaunieši gāja gar piejūru un talkoju un ar pasākumu beigās. Un bija arī citas aktivitātes tā teikt, no talkas līdz hokeja skatīšanās kopā, lai jauniešiem radītu šo kaut kādu vienotības sajūtu. Ka visi sanāk kopā no 3 pagastiem un jūt kaut kam vienam līdz, bet ilgtermiņā, nu, tā kā jauniešiem tas sloks ar to braukāšanu, un arī mums pašvaldībai, lai to realizētu, jo vest viņus apakaļ, braukt tur, un šur tad šobrīd mēs kaut kā transformējamies uz to, lai to katrā pagastā to jauniešu dzīvi organizēt kaut kā vairāk lokāli, un tad tādas lielākas pasākumas kopā taisīt. Tā. Jā, nu mums arī biedrība kā tāda sastāv no biedriem, un mūsu biedri ir jaunieši, un principā visi mūsu darbinieki, gan arī visi ir arī jaunieši, arī es vēl joprojām esmu jaunietis pēdējo gadu, bet mūsu paspārnē, varbūt tie, kas klausījās pagājušreiz arī iepriekšējā lekcija, kur Kristians stāstīja par jaunas konsultīvo padomi, mums ir svarīgi iesaistīt jauniešus, lai mēs tiešām zinātu, ko jaunieši domā, un lai tas, kādas aktivitātes, kādas procesus mēs virzam, arī saskana jauniešu kaut kādām interesēm, un tieši tāpēc mēs jau ilgāku laiku esam izveidojuši iniciatīvu, kā
kas saucās prezidenta klubs, kurā mēs aicinām no visām skolām prezidentus, lai viņi nāk, darbojās, un mēs visus jautājumus saskaņojam gan ar viņiem, gan pēc tam arī jaunas konsultīvā padomē, kur arī ir jaunieši, gan no šī prezidenta kluba, no citām kaut kādām organizācijām, lai vienmēr tas saskanētu mūsu redzējums arī ar pašiem jauniešiem. Un mēs arī daudz strādājam šīm te pašpārvaldēm, jo mēs redzam viņus kā resursu, kas pārstāv vēl vairāk jauniešus, kur apakšā ir skolas, un tāpēc mēs rīkojam viņiem apmācības. Piemēram, šogad rīkojam pašpārvalžu vasaras skolu un regulāri ejam gan uz pašām skolām, uz pašpārvaldēm, gan aicinām viņus pie mums un ar viņiem strādājam un tiekamies un visu laiku skatāmies līdz kāds notiek. Bet tā ir principā tāda neformāla grupa, kas darbojās mūsu biedrības un jauniešu mājas paspārnē. Viņai nav jābūt obligāti juridiskai, tas ir principā mehānisms, un mēs cenšamies visu laiku pašiem jauniešiem. Viens ir tas, ka mums ir svarīgi, ka šāda grupa ir, kur mēs varam ar viņiem konsultēties, bet mēs ļoti cenšamies panākt to, lai viņi paši saprot, ka tas ar viņiem iespēja ietekmēt kaut kādas lēmumus, jo pašvaldība redzot to, ka tur apvienot dažādu skolu prezidenti, tas nozīmē, ka viņi reprezentē cits jaunieši, viņi arī ieklausās, ko šie skolāni prezidenti domā, un mēs cenšamies maksimāli dabūt to, lai viņi paši apzinās šo, ka viņi tādā veidā arī var ietekmēt procesu, nākot kopā darbojoties, bet viņiem tas bieži vien ir, vēl nav īsti saprotams, ka cik liels viņiem patiesībā ir iespēja un spēks zem kaut kādiem, nākot kopā un darbojoties zem vienu nosaukumu. Vai būs vēl kādi jautājumi? Tad es teikšu visiem paldies par piedalīšanos un skatīšanos. Paldies!